Prieks redzēt jūs atkārt YouTube kanālā. Ir pagājis kāds brītiņš kopš man pēdējā vloga. Es tiešām baudīju mūsu fantastisko vasaru, fantastisko augustu. Un ir klāt septembris. Attiecīgi arī ierastais reset, jeb restartu vlogs. Es neatkārtošos, jūs man sakot jau kādu laiku, jūs noteikti zināsiet, par ko ir šie video, par vienkārši to, kā es restartēju sevi jaunam mēnesim. Un tad pirmā lieta, kuras šodien vēlos izdarīt, ir aizbraukt līdz tirgumu. Uzminiet, kas man pievienosies gājienā uz centrālu tirgu Auriņā. Tāpēc, kad Eizī šodien ir ar Dāvi ofisā, viņam ir ofis diena, un tad man ar Auriņu šodien būs tirgus diena, vai ne? Jā, tu jūs iesprācēt savu tūliņas, tev atsprācēšu vaļā Auruku. Jā, mēs dosimies uz tirgu. Nav tā, ka man vajag kaut ko šausmīgi ļoti konkrēti, bet es vēlētos nopirkt kaut kādas ar beigu veltes, kaut ko garšīgu, un es gribu pastīties varbūt kādai no pārdevējām. Jā, Auruka ir kāda ziedi. Vai nu svaigie ziedi kāds skaistas varētu nopirkt, vai arī vairāks domāju par sausiem ziediem, piemēram, limonijas, jo es vēlos šodien uzpīt arī, ja izveidot, šoreiz nebūs daudz pīšana, iesaistīt, izveidot iksezonas durvju vainagdziņu, un tam man vajag kāds skaists arī sausos ziedus. Auruku, dosimies? Jā, varbūt kādu kabacītu varētu nopirkt, kartupeļus, varbūt kurčus. Redzēs. Tad cits Aurukņām līdz tāpēc, ka viņa ir ritīgi pilsētas princese. Viņa ļoti patīk visu kaut kur staigāt pilsētu doties, un tirgus ir viena no mums galvenajākajām vietām. Ņem padzeries ūdentiņu. Padzērās Auriņu, padzeršos arī es. Bet laiks šodien ir vienkārši fenomenāli labs, silts, karsts, saulains. Tik ļoti forši, ka vasara turpinās un turpinās arī septembrī. Un man izdevās arī veiksmīgi iepirkties. Man pirmkārt izdevās nopirkt sausos ziedus, gan limonijas, gan arī lūk šīs te, kurām es reāli neatceros nosaukumu. Es zināju, jo es par tām domāju, tad, kad es plānoju savu vasaras puļu kurāt tā stādīt, bet jebkurā gadījumā izdevās ritīgi feini nopirkt ļoti labi izskatīties arī vainagdziņā. Es domāju, ka es izmantošu vairāk gaišos un oranžīgi dzeltenos toļus, un tad, jā, es atradu, bet pārdošanā vēl joprojām ir arī avenes. Šīs gan nav tās pašas labākās kvalitātes. Mēs tagad skatījos, ka man viņas var iekšā, es redzēju, tur pāris jau tādas drusciņi iebojājušās, un, ja jūs skatījāties manas vlogus pagājušo gadu, tad jūs zināsiet ļoti smedīju avenes, lai izvairītu aveņu ievārījumu, ka man bija arī pāris reizes arī tādas neforšas iepirkšanās pieredzes. Bet, jā, galvenais ir ātreiz uz mājās ielikt leduskapī un tad izlasīt tās, kuras nav smukas un izvairīt ievārījums. Nopirku 2 kilogramus un vēl es nopirku šo vakariņā sviesta pupiņas. Es ieraudzīju, man tik ļoti sakārojās, man ļoti garšo ar krējumu un tādu ķiploku mērcīti, kad satēs ar zaļumiem. Vienkārši perfekti. Es ceru, ka tā apsauc sviesta pupiņas. Nesam mēs nekad kopā visu šogad laikā ēduši. Bet, jā, uzgaršīgi visam noteikti. Un tad es nospīk varētu vēl gurķus nopirkt, bet sapratu, ka man jau vērot tā viņa ievārījumu nesnāks laiks gurķiem, bet tos es visticamāk varētu ieskābēt. Atkal mēģināt, ja jūs redzat manu vlogumus pagājušā gada video, tad jūs zināsiet, kā man veicās ar gurķu skābēšanu un garšošanu, testēšanu, kāds no kuram bija domas par maniem gurķiem. Tur tāds asumiņš nedaudz. Man bija tāda bišķi sīva likās. Nē, tāds sarūdzes garšo. Sarūdzes? Bet garšīgs? Nē. Tik labs skābēts gurķis vispār nav dzīvē piedzīvots kopš bērnības seniem laikiem. Iedēties, ka mēs filmējam šo tādu. Tikai labas lietas var teikt, jā? Tāds rūgtens. Tas labs vismaz bija. Jā, nav labs. Nav labs? Ir labs. Nē, nebija tik nav. Tā par ko bija sūdzības vispār? Jā, tā par ko bija sūdzības? Gurķis ir gāzāts. Nē, sālīts. Pats gāzāts. Sālīts ir labs. Tā reāli ir tukšums, puiši ir apēduši visus pārējos dāvu, ko tu var teikt savai aizstāvībai. Tas ir acquired taste. Ar laiku, jā? Ar laiku, jā. Okay.
Jā, jebkurā gadījumā dodos es tālāk. Es vēlos, lai aizbraukt uz potenciāli 2, visticamāk uz 1 veikalu. Es vēl paskatīšos, cik tālu tie ir viens no otra, nopirkt arī vainadziņām pāris lietas. Es ceru, ka varētu visu vienā veikalā nopirkt, bet, nu, we shall find out later. Tad brauc līdz veikalam Tesī, kas ir vairāk tāds tā kā hobija lieta veikals. Īstenībā atklāju šo veikalu pirms ļoti daudziem gadiem, kad strādāju par mārketinga speciālistu, tur varēja nopirkt tieši tāds krāsas lentītes, kāds man vajadzēja, lai likt klāt pie mārketinga dāmliņām. Tas tāds backstories. Es jau laicīgi atvainojos par kondicionēm, vienkārši tā ir bišķīt silti, bet jebkurā gadījumā šis veikaliņš ir palicis tieši tāds pats, kāda es viņu atceros. Pēdējo reizi bija tur pavisam no 20 gadiem 6. Reāli sajūta ieeja tā kā noliktavā iekšā. Es nopirku šādas te krāsotas, sauksim zaķesteri, un arī vēl es ilgojos pēc galvenais, kāpēc šajien braucu. Es nopirku šādu metāla režģi. Jūs redzēsiet visu, kā es taisīšu šo te vainadziņu. Nedabūju metāla stīpu, kas būtu man vainadziņu pamatne. Tā kā vai nu man nāksies izjaukt savu pagājušā gadu vainadziņu, vai arī es pastīšos, cik man tālu ir otrs hobija lietu veikaliņš. Un ceturtā lieta, kuras nopirku, ir celtkrāsas metāla vietlīte. Domāju, braukšanās uz to hobiju veikalu, bet es atbraucu līdz pļaunieku tirgumu, kur ir Sinsais. Es redzēju internetu veikalā, ka viņiem ir tāds rudenīgs vainadziņš. Un es varētu izdarīt līdzīgi kā pagājušo gadu, tā kā nogriezt nost visu lieko, atstāt to stīpu, jo cena reāli ir tieši tāda pati, kā ja es pirktu vienkārši tā kā to aplietu, jeb vainadziņu stīpiņu. Un šajā gadījumā man būtu vēl tādi pāris dekora elementi, kurus varētu vai izmantot vainadziņā vai kaut kādos citos radošajos projektos. Ir sākas kopējs maksā 2 reizes, man brauks uz vēl vienu veikalu, jo tajā Sinsajā nebija, tur vispār no rudens lietām bija super maz izvēle. Tagad esmu atbraukusi līdz Gaļazaram, kur it kā esot vislielākā Sinsajā mājlietu nodaļa šajā veikalā. Nu, redzēsim, varbūt tur man paveiksies. Es atradu visu, ko es meklēju, atradu to metāla stīpiņu, ne Sinsajā, bet Pepko, bet es Sinsajā vēl šo to atradu, jo, nu, come on, tur tiešām ir ļoti liela mājlietu nodaļa, un Sinsajā arī ir ļoti labas cenas, tā kā tagad aizbraukšu mājās visu parādīšu, jo man gribas ēst. Dodamies mājās. Tā, neņemiet vērā visu šo te nekārtību, kas šobrīd darās virtuvē, tāpēc šī ir restartdiena, un būs restarts arī mājai, bet es jums tagad ātri parādīšu vienu pusdienu recepti, kuras pašpikoju no māmas, jau smēlos iedvesmu no viņas, kas ir super vienkārši un super garšīgi, tad, ja tev garšo avokado un oliņas un viss samaisīts kopā. To viņi parādīšu. Viens gatavs avokado, paipalu oliņas, bet var droši lietot arī parastās visu oliņas. Tad es lietoju krējumu, bet mamma liek spiedoju jogurtu, var likt arī majonēzi, rīsta graudainās sinepas. Ko tu aizlidoji? Savukārt no garšvielām klāts pievienoju sāli, piparus un bišķīt arī kūpinātas paprikas pulveri. Bet var likt arī, piemēram, salātās paprikas pulveri, var likt ķiplo granulas, tā kā var variēt ar garšvielām, kā jau vienmēr. Kad reāli sanāk vairākām pusdienām, tad es vienkārši ar pārtikas plēvi pārtinu bļodiņu un nedaudz piespiežu šo plēvīti tā kā klāt iekšā pie, nezinu, kā to noraksturot, mērces. Tādēļ, lai avokado nepaliek brūns. Avokado paliek brūns tad, ja tas ir saskarsmē ar
gaisu. Attiecīgi jūs arī, piemēram, jums vajag tikai pusi avokādo, tad jūs nogriežat pusīt nost un tad otru vienkārši ietriniet iekšā pārtiks plēvē, lai gaisa netiek klāt, un tad avokādo nepaliek brūns. Tā var darīt arī, piemēram, ar guakamole smērdzēm. Tā parasti šo te masu, sauksim to tā, āda kopā ar rīsa sausmaizītēm, bet droši var ēst ar maizīti, ar jebko, ko vien varat iedomāties ar galetēm. Man garšo ar sausmaizītēm, var arī ar tostermaizi satustēt arī baigi labi, un tā kā ir jau pulkstenis, cik mums rāda, bez 15:04. Tad es netaisu savu liels pusdienas, jo tomēr nāk arī klāt vakariņu laiks. Ideālā variantā es tagad parādītu jums holu un ķertos klāt virtuves sakārtošanai, jo tā prasās, bet tās avenes reāli viņas bojājās reāli pa minūtē, un paskatieties jau kādas jau ir sapļickājušās apakšpusītā, un jau sāku lasīt ārā tās, kuras ir iepuvušas, tā kā es tagad pieķeršos klāt atlasīšanai, un varbūt jau potenciāli sākšu vārīt to ievērējumu. Kamēr vārīsies ievārījums, es tikšu savukārt galā ar šo te hausu, jeb virtuvi. Baby, I do. I miss you too many nights. I miss your colorful lights. I think I love you too much. I miss your blueberry eyes. Fine, fine. I play the memories over, over, over. Just tell me, mama, I'm trying to keep it in sober, sober, sober. Oh, simple, simple, simple minds. I guess we'll take it one. All times I'm laughing over. I keep wanting you too long. I keep tripping on myself, thinking you're my lover. I've been way too long. Honestly, baby, I can't tell. Virtuve ir plus mīnus savas kārtībā. Ievārījums tagad atdzisējās. Esmu uzlūgusi izkarsēties arī burciņas, kurās es tos apildīšu, bet tagad es jums parādīšu, ko nu es biju šeit neplānoti nopirku Sincijā. Riktīgi fēnas lietas. Un, ja jūs man sekojat Instagramā, tad jūs jau zināsiet, ka man nesen bija viens tāds riktīgi liels Sincijai mailietu hols. Ja nesat to vēl redzējuši, tad es atstāšu linku uz šo video aprakstu kastītē. Auru, tu arī kaut ko vēlies pateikt, orientēt uz holu daļu, vai ne? Katru reizi, kad tu sāk runāt, viņi reāli atnāk un arī vēlās piedalīties. Ai, Auriņ, mums šodien tāda diena, vai ne, kopā uz tirgu gājām. Viņi tirgu tik daudz uzmanību pievērst, un tad bija pārdevējs, kurš prasīja viņai var iedot mazu gabaliņu garšstā. Varbūt labāk nezināt, dodas, ka viņai ir cimperlīgs puncīts, viņš tā saka, nu jā, tā jau arī ir sālīta garšstā. Nu jā, viņš tā varbūt paglaudīts tā, protams, vai ne, Auriks draudzējās pilnībā ar visiem. Tā lieta, kur es meklēju visvairāk, ir lūk šāda te metāla stīpiņa vainagdziņam. Es šīs platiņas, Auru, jā, tur starp citu būs arī viena lieta, kas ir tev un Deizijai paredzēta, bet to es iedošu, kad Deizija būs vakarā mājās sarunāts. Jā, tad es šo te vainagdziņu atradu Pepko. Sincijā nebija, Sincijā bija tikai pītie vainagdziņi. Jā, vēl Pepko es starp citu nopirku šādas divas riktīgi mielīgas ķirbīšas. Jūs sekojat man līdz kopš pagājušā gada rudens vlogiem, tad jūs zināsiet, ka man rudenī, Halloween laikā ļoti patīk ķirbīši. Es nopirku Sincijā par ķirbīšiem runāju, šī te būs mantiņa Aurēlijai un Deizijai. Tie ir divi ķirbīši ar pīkslīti iekšā. Es nepīkstināšu, nepievērsīšu viņas uzmanību. Maksāja 2,99. Ķirbīši. Paskatieties, cik šitais ir fancy spilventiņš vai kā dekoratīvais elements. Man arī ļoti patīk, maksāja 6,99. Riktīgi fancy tematiskais durvju paklājiņš. Un tikai pa 5,99. Pēdējā lieta, kuras nopirku savai darbistabē. Tā, otrādā, lūk, šāda te darāmo darbu tāfelī, kur piestiprināt pie sienas. Un uz tās var rakstīt virsū, te ir iekšā fomītes.
Tā es jums radīju visu laiku otrādāk, vai ne? Lūk, šādi tā izskatās un maksāja 4,49. Tagad es starp citu, jā, tagad es varētu ievietot arī klipus ar to, kā es uztāju durvju vainadziņu. Es ļoti ceru, ka izdevās man vīzija, un tas sanāca smuks, tā kā jūs redzēsiet nākamais klipos. Hello, sveiciens manā vainadziņa taisīšanas iekārtojumā. To jums parādīšu tuvāk visus savus materiālus, un mans pirmais termiņš savukārt būs paņemt šo režģīti un kādā veidā iestiprināt to iekšā šajā metāla stīpiņā un uztaisīt tādu metāla stīpiņu ar režģi pa vidu. Jā, parādīšu, kas man te viss ir. Lielākoties tā ir kvalitāte ziedi papardas, tālāk šeit ir dažādi lauku arī labumi, manas hortenzijas nogrieztās un arī dažādi veidi tā kā smilgas. Un mana pati galvenā asistente Deizija. Un asistente numur 2 Aurēlija. Jā. Wow! Es šādu vairs jums negaidīju. You need to get away. It's time we make a change. Tagad man ir jādabūn šis trešs apli iekšā arī. I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it. Īstenībā šobrīd tas būs tik vienkārši, bet tas arī bija tik vienkārši. Režģis ir gatavs. Piepildam to tagad ar ziediem. Could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You and I, you and I. Un aiziet, šāds tas sanāca gala rezultāts. Man liekas, dikti feins. Es eksperimentēju, pamēģināju kaut ko jaunu. Man liekas, sanāca riktīgi smuks. Uztaisīju tādās saulrieta rudenīgās krāsās no oranžīgā uz gaišāko. Te ir arī, protams, smilgas, kvalitātie ziedu papardas, rūdzi arī, man liekas, izstās ļoti tematiski, ļoti sezonāli, tā kā glezniņa pat savā veidā. Ko jūs sakat, izdevās? Man šķiet, ka jā. Ok, labi, tiekās atpakaļ. No burvīgs vainadziņš, vai ne? Es savu reāli pagātnes formā manifestēju to, ka tas noteikti izdevās tādu, kādu es to iztēlojos. Bet tagad, starp citu, ļoti sen nav manā YouTube kanālā bijis lojālākā un cītīgākā kanāla skatītāja konkurss. Ja jūs esat OG, jūs zināsiet, par ko es runāju, to viņi parādīšu, kas jums būs balviņā, un, protams, pastāstīšu vēlreiz, kas arī jums jādara, lai šo balviņu vinnētu. Aiziet, tad balvā būs viss, ko jūs šeit varat redzēt. Tātad, lūk, šī sejas attīrošā želēja putiņas, OPI nagulaka, tādā dikt inčīgā, zaļganīgā tonī, Korika sejas maska, NYX Fat Oil lūpu, spīdums, balzāms, šie ir riktīgi forši. Un tad vēl uz atvasaras beigām, lūk, šo te La Roche-Posay sejas krēmu ar SPF 50. Es lieku lietas nesarežģīšu, un atslēgas vārds, kas jums būs 24 stundu laikā jāapspēj ierakstīt Instagram stories atdošu lodziņā pēc šīta video publicēšanas, jo tad, kad jūs skatāties 24 stundu laikā, būs atvasara. Tā kā laiks ir fantastisks, es ļoti izbaudu. Es gan nezinu, vai šī vēl ir tā kā, šis ir vasaras turpinājums un atvasara vēl būs, piemēram, septembra beigās, bet man tā tiek, lai iet atvasara. Un šodien ir riktīgi produktīva diena, rāt, kad ir tāds go režīms, bet es patās paspēju sagatavot savu šīs dienas Instagram ierakstu, un tagad es ķeršos klāt aveņu ievēriem, sapildīšanai burciņās, un es paspēju arī atbildēt uz ēpastiem. Tā kā jā, man šodien viss iet kā pa sviestu. Standing by each other's side. I wanna know my true feelings inside. Give me some time. Oh, we'll bring it in a simple mind. Vēl patīk mans optimisms, tad es izkarsēju 3 burciņus un, protams, ka man sanāca tikai 2, un tā ir jau kaut kāda 3. reize. Man vienmēr liekas, man sanāks daudz vairāk nekā realitātē, bet nu nekas, es varu priecāties par savām 2 aviņu ievāriem burciņām. Fināla taste tests arī. Ak, Dievs, cik labi. Nereāli garšīgi, man liekas, man šoreiz sanāca diezgan labi notrāpīt ar cukuriem, parasti sanāk tādi paskābāki ievāriem, bet šitais es dievinu.
Paspēlu izdarīt arī paši pēdējos šīs dienas darbiņas, tā kā tiešām super forša produktīva diena, un tagad es iešu taisīt vakariņas. Lāvim rāda visus šīs dienas pirkumus un meitenēs. Kas te būs? Kas tas būs? Pasties, kāds superīgi ķirbīs divi vienā. Jautājums, kurai kuru? Mums ir spooky time un trick or treat. Ok, Daisy, aiziet, ķer! O, Dievs, ar kautiņš pilnīgi! Daisy, tu vinna! Aura krits, kur tev spooky times. Ķer vakā! Aiziet! Es nebūtu gaidījis, ka Aurēlija reāli izdomās, ka viņai vajag kauties pilnīgi daļa mantiņas. Un tad, jā, kā es to minēju, iepriekš vakariņās būs sviest pupiņas, un es taisījuši vistiņu ar tādu marinādu, kādu es ēdu reāli bērnībā. Es to viņu parādīšu, lai neizlietu. Tā ir manas vecmāmiņas recepte, tā ir aliču, jeb kaut kāds plūmļu marināda ar ķiploku, seleriju, visādām garšvielām un fantastiski garšo. Šī būs reāli man bērnības garšas. Ļoti ceru, ka man sanāca, ka es varēju labi atšifrēt man vecmāmiņas rokrakstu. Man liekas, izskatās fenomenāli labi un zumīgi garšos arī. Dārs teica, ka garšo pēc frī kartupeļu? Jā? Es biju reāli aizmiršus to, cik ļoti man garšo sviest pupiņas, tā es pagaršošu arī marinādu. Jā, bērnības garšu. Vakariņas bija nu vienkārši tik nereāli garšīgs, ar tik foršīgi pa laikam kaut ko pamainīt savā vakariņu rutīnā, jo mums parasti ir rotācijā kaut kādi 4-5 ēdieni, kurus mēs plus mīnus ādam, un tad, piemēram, sviest pupiņas vai tā marināda, kurus uztaisīja vistiņai, bija tik nereāli labi. Kā tiešām ķeriet iedvesmi, pamainiet kaut ko, brauciet tirgu, jo es reāli iedomājos nopirkt sviest pupiņas vienkārši ieraugot tās tirgu. Daudz teica, ka vajadzētu vēl arī nopirkt cūku pupas, ņemt tās ļoti garšojot un varbūt novārīt arī puķkāpostus. Jā, labi, es jau te bišķiņ aizsapņojos. Es nevaru pierast pie tā, ka jau sāk ātrāk palikt tumšs. Saulrietis, man liekas, ir kaut kur ap 8, un ir jāiet vēl salaistīt dārzu. Tā kā šī bija tiešām gara produktīva diena, es neesmu vēl paspējis tam pieķerties. Tā kā vēl pašā pēdējā gaismiņā, tā kā ne. Es laikam paņemšu jauku. Tad vēl redzēt. Bet et voilà, mana skaistā peonija un vasaras puķu dobas. Centīšos kustēties tiešām lānām, varbūt bija šī tumšāk palikšu. Tad tiešām ir vasaras noslēguma pilns zieds, tā kā paskatieties, cik koši tā ir. Un es nevaru izstāstīt vārdos, cik labi smaržo puķu tabakas. Reāli ļoti labi izvēltā bija. Vienkārši galva reibinoša salda smarža. Bet jā. Ak, Dievs, es nevaru paskatieties, cik milzīgas un košas ir šīs te cīnīs. Te man ir vēl arī kosmēs, un tad te vēl ir pavisam maziņas. Šīs jau izstāsta, ka būs pēdējās asterītes. Man ļoti patīk šī krāsa. Ejam, Daisy! Vēl pēdējā saulrieta gaisma. Into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. Tā noteikti varat iedomāties, kāpēc esmu Manstevā, lai noņemt nost kosmētiku, jo ir jau diezgan vēls un atskatītos uz iepriekšējā mēneša mērķiem, un godīgi sakot, nebūs baigi daudz ko atskatīties, tāpēc, ka pēc visām es pirms gada to labāk noraksturos, ja jūs redzētu man iepriekšējo rīzīt video, tad zināsiet to, ka bija pāris lietas, ar kurām es stragloju, atvainojos par anglicismu, ar kurām, kurš bija izaicinoši pagājušajā mēnesī, un tas bija saistībā ar darbiem, un tāpēc es savu nolēmu paņemt augustu tādā brīvā režīmā neiespringt, tā kā
sagatavot visu informāciju, pārstrādāt to un vienkārši pārstartēt no savu sistēmu, bet nepārslogot to ar dažādiem mērķiem vai pienākumiem vai uzdevumiem vai darbiem un tā tālāk. Tāpēc man augustā primāra mērķis vienkārši bija pārstartēties. Man diezgan labi izdevās un es jūtos reāli iedvesmas pilni septembrī. Un, ziniet, pirms es no jums atvados, es izdarīšu to, ko es aizmirsu izdarīt iepriekšā reset video, ja izvilkšu vienu no pozitīvu afirmāciju kārtīm, un es to izpildīšu, un vēlos, lai arī jūs to izpildat savā pusē, un tad otrādāk. I deserve the very best. Es neatceros, vai šo es jau esmu iepriekš izvilkusi, bet 10 reizes atkārto to, ka tu esi pelnījusi visu to pašu labāko, vai pelnījis. Un tad uz šīs pozitīvās nots es jums novēlu burvīgi atlikušo dienu. Tiekamies nākamajā video un lai viss izdodās. Atā!